Labdien visiem klātesošiem, gan šeit fiziski klātesošiem, gan attālināti klātesošiem un tiem, kas skatās mūs un arī klausās. Es šodien droši vien nerunāšu par to, kādu varbūt iedrošināt, jo man liekas, ka nemaz tie kultūras darbinieki tik bailīgi nav, jo es pati pārstāvu šo kultūras darbiniekus, pārstāvu bibliotekārus, bet mēs ļoti daudz strādājam kopā arī ar muzeju darbiniekiem, arī ar arhīvu cilvēkiem, ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas. Par to arī vēlāk noteikti pastāstīšu, un es noteikti gribu teikt, ka varbūt tas biznesa tāds mīts ir par bailīgajiem, kautrīgajiem kultūras darbiniekiem. Bet, par to mēs varēsim varbūt diskutēt vēlāk. Tātad es šodien runāšu par to kultūras informāciju un par to kultūras informāciju, kas šobrīd ir pieejama, un to mantojumu daļu, kas ir pieejama jau. Un šobrīd tātad es runāšu par vairākām lietām. Es runāšu par to informāciju, par to informāciju, kas ir pieejama gan arhīvos, gan muzejos, un vēl arī, kā es esmu nosaukusi, citos portālos vai citās mājas lapās, un kāda tad šī informācija ir. Sākšu ar arhīvu projektiem, un pirmkārt, vislielākā šobrīd sistēma ir vienotā valsts arhīva informācijas sistēma. Šī sistēma ir izveidota ar ERAF atbalstu. Jāsaka, ka šī portāla izstrāde un darbs pie šīs sistēmas izstrādes ir iedalāms tādos divos posmos. Pirmais posms jau ir noslēdzies 2008. gadā, un otro posmu mēs noslēgsim šogad, jau šī gada mājā. Un portāls tiek veidots sastāv no 3 daļām. Viens ir tas, kas ir domāts iedzīvotājiem, viena daļa ir domāta iestādēm, un trešā daļa ir domāta arhīvu darbiniekiem, lai visu šo informāciju sagatavotu un darītu pieejamu visiem interesantiem. Pirmkārt par to, ko šajā informācijas sistēmā varēs iegūt, ko no šīs sistēmas arī varēs iegūt iedzīvotāji. Protams, pirmkārt tās ir arhīvu izziņas, to pasūtīšanu, saņemšana. Tā būs pieejama šajā jums pa kreisi redzamajā arhīvu portālā. Šo informāciju brīvi varēs pasūtīt un arī saņemt. Bez tādām klasiskām arhīva izziņām, protams, būs pieejama arī audiovizuālo, skaņu un foto dokumentu kopiju pasūtīšanas, saņemšanas iespējas tiks nodrošināts, kā arī papīra dokumentu kopiju pasūtīšana un arī saņemšana. Ko mēs saprotam ar šī gadījumā, teiksim, papīra dokumentu? Tas, protams, var būt jautājums, jo tās nav tādas tīras izziņas. Izziņas būtībā ir tās, kas ir saistītas ar cilvēka dzimšanu, diemžēl aiziešanu teisaulē, mācīšanos, darba vietu un tam līdzīgām lietām. Tad šis papīra dokuments ir domāts, piemēram, šajā kategorijā ietilpst, piemēram, ja jūs esat studentu korporācijas biedrs, tad jūs varat pasūtīt, teiksim, kādu informāciju par savu studentu korporācijas dibināšanas, kādus aktus vai kādus citus dokumentus, kas vairāk attiec uz jums interesējošām iestādēm jeb institūcijām. Un caur šo portālu, protams, iedzīvotāji varēs arī saņemt atļaujas strādāt arhīva lasītavās, un, ja jums būs arī jums būs šīs atļaujas, tad, protams, jūs varēsiet arī iepriekš jau pasūtīt jums interesējošos dokumentus internetā un aizejot uz lasītavu, tos jau saņemt un ar šiem dokumentiem arī strādāt. Kā jau teicu, otrā lielākā daļa ir adresēta, šī otrās lielākās daļas adresāts ir iestādes, un to mēs varētu saukt arī par tā saucamo iestāžu portālu. Ar šo portālu strādās būtībā lielākā daļa, tās ir valsts un pašvaldība iestādes, kurām jānodod arhīva glabāšanā dokumenti. Un iestādēm būs pašām arī iespēja šos dokumentus aprakstīt, un, ja tie ir elektronisko dokumenti, protams, arī sagatavot šos nodošanas pieņemšanas aktus un arī elektroniski šos dokumentus arī arhīvā nodot. Tas ir par šo vienu no lielākajām informācijas sistēmām saistībā ar arhīviem. Neapšaubām, manuprāt, otrs ļoti interesants, un es gan gribētu arī noteikti teikt, ka šis ir ļoti unikāls projekts, kurš saucās Pārobežu e-arhīvs, un šis projekts tika uzsāks 2012. gadā, un šī gada
vidū, jūnijā, ir jau iecerēts, ka šo produktu mēs arī nodosim lietotājiem, ar ko šis projekts ir unikāls. Ja iepriekš manis minētais projekts, arī vispārējie projekti, par kuriem es stāstīšu, tiek realizēti būtībā Latvijā, tad e-arhīvs ir Latvijas, Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārobežu sadarbības programmas 2007.13. gadam Eiropas kaimiņu attiecību un partnerības instrumenta ietvaros. Tas nozīmē, ka šī projekta ietvaros mēs esam vairāku valstu partneri, proti Igaunija, Latvija un arī Krievija. Latvijā mums ir vēl divi partneri, tā ir Biedrība Ideju fórums un Latvijas Nacionālais arhīvs. Savukārt no Igaunijas mums ir partneris Igaunijas Nacionālais arhīvs un Sanktpēterburgā mūsu partneris ir Sanktpēterburgas informācijas un analītikas centrs. Ar ko tad šis projekts ir tik ļoti unikāls? Būtībā pirmo reizi mēs mēģinām sadarboties 3 valstis un parādīt publiski pieejamu to informāciju, kas varētu būt interesanta šīm 3 valstīm. Respektīvi, iepriekš arhīvu darbinieki jau ir atlasījuši, šobrīd jau ir nodigitalizēti šie visi materiāli, un šobrīd tiek strādāts pie portāla. Šobrīd mēs migrējam datus, lai tiktu izveidota šī datu bāze, lai meklēšana būtu pēc iespējas ērtāka un vienkāršāka lietotājiem. Šajā jaunizveidotajā digitālo materiālu kolekcijā būs iedalīta 4 lielās grupās. Pirmā daļa ir studentu un pasniedzēju lietas, kā mēs viņus saucam. Šeit būs informācija par dokumentiem, kas ir 19. gadsimta 2. pusē un 20. gadsimta sākumā. Un, ja jūs man jautājat par kādiem, teiksim, no Latvijas ievērojumiem cilvēkiem, mēs šeit varēsim saņemt šo digitālo informāciju, tad, piemēram, es jums varu teikt, tas būs informācija gan par Emīlu Dārziņu, par Krišānu Baronu, par Jāzepu Vītolu, Paulu Valdenu un vienu no Latvijā dzīvošiem arī Nobela prēmijas laureātiem Vilhelmu Ostvaldu ķīmiķi, kurš arī tie cilvēki, kas ir studējuši vai nu Tērbats universitātē, vai arī studējuši arī savulaik Pēterburgā. Otrā daļa ir baznīcu grāmatas, un aptvērums arī 19. gadsimta 2. puse un 20. gadsimta sākums. No Latvijas ir iekļautas kolekcijas par Latvijas pareizticīgo draudžu, Rīgas Grebenščiko vecticībnieku draudzēm, un tām draudzēm, kas pārsvarā atrodas pie robežu teritorijā, kā arī Valkas apriņģī, un ir arī materiāli par Latvijas evaņģēlisku luterisko draudžu baznīcu grāmatām. Igauni ir ietvēruši informāciju par Tērbats draudžu baznīcas grāmatām, un arī ir informācija šajā portālā būs arī par Narvas pareizticīgo draudžu baznīcu grāmatās reģistrētajiem ļoti daudziem Krievu tautības iedzīvotājiem. Un tātad šī visa informācija, šīs baznīcas grāmatas ir skanētas, un būs iespēja tās skatīties un meklēt arī sev varbūt interesējušo informāciju. Trešais bloks ir arī, manuprāt, ļoti interesants. Latvijas un Igaunijas 19. gadsimta kartas. Šajā sadaļā, diemžēl, Krievu partneri nepiedāvāja informāciju. Savukārt no Latvijas un Igaunijas tātad būs kartas, 19. gadsimta kartas, apmēram 100 drukātas kartas un karšu manuskripti. Tās ir ne tikai pārobežu teritorijas apvidus un apdzīvotas vietas, kurā, kā jau es saku, sadzīvoja visi igauni, latvieši un krievi, bet arī tās ir ceļu kartes, pasta kartes. Jāsaka, manuprāt, ļoti interesants, ļoti unikāls materiāls, ne tikai varbūt pētniekiem, bet arī turistiem, jo atsevišķi varbūt pasta vietas var arī atrast šobrīd, var arī apstīties, kādas viņš šobrīd izskatās. Un 4. lielā grupa ir, kā mēs sakam, dažādi citi materiāli, kas nav iekļauti pirmajās 3 manis nosauktajos materiālu grupās. Piemēram, tās ir augstskolu imatrikulācijas grāmatas, dažādas arī personu lietas. Tā kā atvēršanas svētki būs jūnijā, es ceru, ka jūs iet ieintriģējusi un gaidiet šī portāla atvēršanas svētkus. Portāls būs pieejams, jau gribu piebilst, ka būs pieejams ne tikai latviešu valodā, protams, krievu valodā, un arī igauņu valodā un angļu valodā. Tā kā šī informācija būs ļoti bagātīga, dažādām meklēšanas iespējām arī. Ja mēs runājam vēl par arhīviem, tad vēl 3.
trešā lielā lieta, jeb trešais lielais projekts ir Latvijas audiovizuālo materiālu pieejamības nodrošināšana e-vidē. Projekts tika uzsākts pagājušajā gadā un finišēsim mēs nākamajā gadā. Šī gadījumā iet runa par Latvijas televīzijas un Latvijas rādio uzkrāto vēsturisko audiovizuālo materiālu un par šo materiālu digitalizāciju, saglabāšanu, arī pieejamības nodrošināšanu jebkuram interesantam. Jāsaka, šī situācija šobrīd varbūt nav tik labvēlīga un laba, jo būtībā šobrīd visa informācija galvenokārt glabājas pamatā analogā formā, un līdz ar to šī informācija būtībā uz šo brīdi ir pieejama tikai Latvijas radio vai Latvijas televīzijas vajadzībām. Tādēļ šī projekta mērķis ir šo uzkrāto informāciju darīt pieejamu ļoti daudziem interesantiem. Jāsaka, ka šis uzkrātais materiāls ir ļoti apjomīgs, un proti, ja mēs rēķinām stundās, tad tas ir 41 420 stundas audio materiāls, kas ir radiofonotēkā, un apmēram 25 stundu garš stundu apjomu ziņā video materiālu, kas ir Latvijas televīzijas arhīvā. Protams, tas apjoms ir ļoti liels, un līdz ar to tā mana varbūt ziņa nav uzreiz tik pozitīva, jo, protams, tik īsā laika periodā un esošo līdzekļu ietvaros mēs, protams, nevaram visu šo materiālu digitalizēt un uz šo brīdi 15. gadā jau piedāvāt. Jāsaka, nestoties uz to, tiks digitalizēti 10% audiovizuālā materiāla un 15% video materiāla. Un tas periods būs no radio informācija būs atlases veidā no 1940. līdz pat 2004. gadam. Piemēram, būs pieejams digitalizētā veidā 1948. gada vispārējie latviešu dziesmu svētki, dažādi aktieru radioportreti. Kopsumā tie ir apmēram 1645 nosaukumi. Savukārt no televīzijas materiāla informācija ir no 1963. gada līdz pat 2012. gadam. Un šeit būs digitalizēta apmēram 90 nosaukuma. Droši vien mēs varēsim, varbūt kāds arī no mums pastīties mūsu bērnībā, skatīto raidījumu Mieziņš nāk, protams, mums mīļoto raidījumu Ielas garumā, protams, dažādas lielās mūzikas balvas raidījumi. Tātad visi šie materiāli tiks digitalizēti, un Latvijas iedzīvotājiem tie būs pieejami bez maksas, diemžēl tikai publisko bibliotēku internetu tīklā, jo tas arī viss ir saistīts ar autortiesībām, bet šo publisko bibliotēku internetu tīklā šis jautājums mums jau ir atrisināts, tādēļ mēs šo materiālu esam vienojušies arī ar televīzijas un radio arhīvu, ka mēs pārraidīsim bibliotēku tīklā. Mazliet vēl arī tomēr par muzejiem, par kuriem stāstīja arī mana kolēģe. Un viens no mūsu lielajiem projektiem ir arī Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogs. Jāsaka, mūsu muzeji uzkrāja ļoti lielas vērtības. Būtībā muzejos tiek glabāti šobrīd vairāk kā 5,9 miljonu muzeju priekšmeti. Un uz šo brīdi jāsaka, tā nav maza informācijas daļa, jo mēs tiešām sākām šo projektu realizējot, mēs sākām no 0 punkta. Šobrīd ir iekļauta informācija būtībā apmēram par 13% no kopējā skaita. Tas ir informācija, ja pavisam jauna, 20. martā. Katalogā ir sniegta informācija apmēram par 799 000 muzeju priekšmetu. Un jāsaka, šajā projektā, kas ir ļoti svarīgi, ir tas, ka piedalās visi Latvijas akreditētie muzeji, gan valsts, gan pašvaldība, gan arī privātie muzeji. Ja arhīvu gadījumā mēs runājām, ka tie ir valsts arhīvu sistēma, tad šī gadījumā mēs runājam ne tikai par valsts, bet arī par privātiem un arī pašvaldību muzejiem. Jāsaka, ka vizuālā informācija tiek pievienot apmēram 1/3 daļai muzeju priekšmetu aprakstu, un šie apraksti, man jāsaka, ļoti veiksmīgi. Mēs pagājušajā gadā arī atrisinājām jautājumu, kas ir saistīti arī ar autortiesībām. Tas nozīmē, ka šī gada jūnijā, kad tiks atvērta muzeja kopkataloga jaunā muzeja kopkataloga mājas lapas jaunais dizains,
un tas izskatīsies šādi. Mums būs iespēja, tātad materiāls, mūs iespēja arī paskatīties visdažādākos muzeja eksponātus, arī digitāli redzēt, ja tiem būs pievienēti šie attēli. Ja mums būs interesi par kādu no šiem muzeja priekšmetiem, tad mēs varēsim arī atrast, kur tad mums tas muzejs atrodas, kā līdz tam muzejam droši vien nokļūt. Būs arī tāda iespēja, ja mums kāds no eksponātiem vai kāds attēls vai varbūt kāds, nezinu, fotogrāfija par putniem vai varbūt kaut kas cits ir ieinteresējis, mēs varēsim arī nosūtīt elektronisku kartiņu un arī apskatīt, aplūkot arī izstādes, kas nav maz svarīgi. Jāsaka, svarīgi ir tas, ka arī portāls, kā jūs redzat, augšā būs arī valoda izvēle. Tātad nav saskana būs ne tikai latviešu valodā, būs iespēja arī angļu, krievu, vācu un franču valodās. Tā, un vēl mazlietiņ. Kas ir ļoti vērtīgi un svarīgi, tas, ka dati no šī Nacionālā muzeja krājuma kopkataloga netiek turēti tikai un vienīgi šajā kopkatalogā un nav pieejami tikai, teiksim, varbūt vairāk vai mazāk tomēr Latvijā dzīvojušiem interesantiem. Datus mēs nododam arī starptautiskā projektā, kuru mēs uzsākām jau 2008. gadā, tad šis projekts bija ar nosaukumu Atēni, tad šobrīd vēl līdz pagājušā gada beigām šo projektu sauca Linked Heritage, un šobrīd šo projektu sauca Atēna Plus, un šis projekts šobrīd ir plānos līdz 2015. gadam, un respektīvi ar šo projektu mēs nododam muzeja datus arī lielajā Eiropāna datu bāzē. Un šobrīd mēs esam iesnieguši 26,000 Latvijas muzeja priekšmetu aprakstu, un līdz 2015. gada beigām būs vēl 4,000 apmēram aprakstu, un tas jau būs apmēram kopējā lielajā Eiropānas datubāzē būs pieejama informācija par apmēram 30,000 Latvijas muzeja priekšmetu, kas, manuprāt, ir ļoti daudz un samērā daudz. Un, respektīvi, un šie 10,000, un tad no šiem objektiem 10,000 izlases veidā tika arī tulkoti, apraksti šie tulkoti ir krievu, vācu, angļu, arī franču valodās. Un varbūt es runāju par Eiropānu, droši vien es domāju, ka Ulds varbūt stāstīs mazliet vairāk, bet es tomēr gribēju parādīt šo kopējo informāciju, lai mēs vispār varētu saprast, cik tad vispār daudz ierakstu, jeb informācijas par cik daudz kultūras objektiem ir Eiropānā. Un šobrīd ir vairāk kā 65,000 Latvijas kultūras institūcijas, šie digitalizētie objekti ir pieejami šajā lielajā datubāzē, ko mēs saucam par Eiropāna. Uzdroši varētu pateikt visam precīzi, cik vispār ir šis kopējais apjoms, bet tas droši vien, lai paliek diskusijai. Man vēl, es saprotu, mazlietiņ, nav vairāk laiks, jā? Mazlietiņ, labi. Tad mazlietiņ par citiem projektiem, bet tiem tiešām pavisam īsi. Vēl viena ļoti liels portāls ir kultūras karte, kur mūsu institūcija ir sistēmas pārziņa un uzturētāji. Savukārt informācija, kas tiek ievadīta, to ievada visas kultūras institūcijas, un šeit ir šobrīd vairāk nekā 10,000 sistēma satura informāciju par vairāk nekā 10,000 objektu un 22 nozarēs. Piemēram, tās ir, kādas šīs nozares ir, piemēram, amatu prasmes, arhīvi, mūsdienu arhitektūra, kino, teātra, kultūras centri. Mēs varam redzēt adreses, atrašanās vietas un tam līdzīgu informāciju. Jāsaka, šobrīd no pagājušā gada 13. februāra šī ir pieejama arī kultūras kartes mobilā aplikācija, un respektīvi ir pieejama arī visās 3 populārākajās vietāluņu vidēs, un arī iespējams bez maksas šobrīd šo informāciju arī tātad ielādēt. Un vēl viens ļoti liels projekts, protams, ir Latvijas kultūras kanons, kur tātad pieeja ir arī caur 2 šīm norādītajām saitēm, bet es katrā ziņā tomēr ieteiktu jums
ja jūs gribat plašāku informāciju par tieši saturiski par to, kas ir kultūras kanonā, izmantot Letonika LV, jo arī tieši tāpatās, kā jau es teicu iepriekš, ir jautājums par autoru tiesībām, un caur Letonika LV ir atrisināt šīs autoru tiesības uz jautājumu. Līdz ar to tas nozīmē, ka 3 jomās - literatūra, mūzika un kino, respektīvi, ja jūs izmantosiet šo saiti, kas ir caur Letoniku, iesiet kultūras kanonā, tas nozīmē, ka jūs atradīsiet aprakstu ne tikai par vienu no šiem kultūras kanonā izvēlētajiem, piemēram, grāmatām, ne tikai kopēju aprakstu, bet jūs varēsiet arī šo grāmatu lasīt. Tieši tāpatās arī ir attiecībā par kino. Jūs varēsiet arī ne tikai izlasīt vispārēju aprakstu par kādu noteiktu filmu, bet arī šo filmu noskatīties. Jāsaka, filmām LV šobrīd vēl ir vecā saskarne šeit redzama, bet var iepriecināt visus tos, kas izmanto šo portālu ļoti plaši, ka jau māja sākumā būs pieejama jauna saskarne, un kura būs arī daudz plašāka informācija. Jāsaka, ka filmas LV arī autortiesības ir atrunātas, un šo bez maksas jūs varat skatīties jebkuru filmu arī publisko bibliotēku tīklā. Un līdz ar to bieži vien prasa, lai jūs zinātu, kur tad ir tā jūsu tuvākā bibliotēka. Es aicinu izmantot portālu, kas saucās Bibliotēkas LV, kurā ir informācija par visām Latvijas gan valsts, gan publiskajām, gan augstskolu bibliotēkām. Šeit jūs varat atrast sevi interesējošo publisko tuvāko bibliotēku, uz to arī doties, un gandrīz visus šos pakalpumus, par kuriem es stāstīju, arī droši bez maksas saņemt. Un arī vēl viena labā ziņa, atšķirībā, kā teica, ka muzejos nav šis Wi-Fi, tad visās Latvijas publiskajās bibliotēkās ir Wi-Fi. Tā kā dodieties uz bibliotēkā. Paldies. Maziņš, paldies, liels aplausi.